Mūs meklē jau valsts policija. Nedrīkst. Kāpēc ne? Jūsu vārds uzvārds. Pienāca policists kungs, vispārējā aizbrauc projām, mēs ar Kristapu palikām. Mūs izprašņāja, ko mēs tur darījām, kas vai uz rāmas bija kaut kāds uzlīmes, vai kaut kas tur bija uzrakstīts. Karoči projekts Lēciens pāri Mustangam. Tika izsludināts Mustang konkurss. Es domāju, man vajag uztaisīt kaut kādu stilīgu kontentu. Sarunājām Mustangus pirmdien, rampu sarunāja. Mēs ar Kristapu savācam rampu. Viņš saka, ka viņš pabraukāja vakar pa lokācijām, kaut kādām paskatījās, kaut ko varētu Lucavas salā, tur kaut kāds parkings, kaut kas tāds. Kaut kāds brīvs laukums, kur mēs nevienam netraucētu, kur mūs nearestētu. Mēs karoči aizbraucam uz spotu, savācam to rampu, un es viņam pa ceļam saku, nu nereāli jau būt pie brīvības pieminekļa. Viņš aizsūta voice no, ieliek čatā. Tomas domā moši pie brīvības pieminekļa, bet tad naudas sots varētu būt moši kādu arestējis. Cuk, nolikt rampu, pārlikt pāri pie brīvības pieminekļa, tas būtu prikals. Tomas karoči saka, kad varētu pie brīvības pieminekļa. Mēs tādu neko ķipa daudz nedomājam. Denis atbild. Davai, vecīt, tas būtu prikals. Ja arestē, tad man līdz rītdienai vajadzētu, lai man izlaiž pārējais šotka. Mēs ar Kristapu saskatāmies uz tāds piļāģi. Pīsģets. Mēs aizbraucam līdz ofisam, satiekam pārējos, izdomājam plānu, atveram maps, uzzīmēs tur lokācijas, Denisam parādīja savu vīziju, Kristapam parādīja savu vīziju, kad es iztēlojos to bildi. Aizbraucām uz vietas, sapratām, ka mēs to varam teorētiski izdarīt, jo mēs nebijām pie paša brīvības pieminekļa, mēs bijām tur nostāki pie gāja pārējais. Ātri nolikām rampu, Denis ātri piebrauc Mustangu, es jau minos, lecu, mēs dabūjām bildi. Konkurss pasludināts, pērkam dzērienu, reģistrējam čekus līdz 30. novembrim. Tiekamies!